Labdien, esmu Dainis. Šodien pastāstīšu par savu pēdējo mantiņu, ko es te nopirku. Tas ir logu tīramais robots. Tāda kastīte, paliela. Kasteņiem virsū ir uzrakstīts, ka tas ir robots, barošanas adapteris, drošības ķēde, pults, tīrāmās lupatiņas un ūdens pudelīti iekšā. Jā, robotam nekāda nosaukuma nav. Daivīdīrs, kaut kas Windows Cleaning robot. Tā, nu paskatīsimies, kas tam lācītim vēderā. Un kāpēc es viņu nopirku? Tāpēc, ka man ir divās istabās logi, no kuriem 2 taisās un 3 netaisās vaļā. Teiksim, tā kā šeit ir. Šitas viens taisās, otrs lielais netaisās. Un tāpēc ir diezgan liela cēpa nomazgāt to logu, kas netaisās vaļā. Nu, par cik tad man mazrusi nauda parādījās, domāju, nopirkšu tādu, lai man nav jāmokās, lai robots to visu dara. Un pie viena parādīšu cilvēkiem, domāju, kādam varbūt interesēs, lai viņš zinātu, ir tas vērts vai nav tas vērts. Tagad es attaisīšu kasti vaļā, pauzīt maza. Nu tā, kasti es attaisīju vaļā. Un tagad ir pats robotiņš. Īstās viņš tāds. Viņam kaut kur gabarīti ir, pasē nav. Izmērs nav. Ir. Tā viņi 30 cm garums, 15 platums un gandrīz vai 7 cm biezums. Tas ir svarīgi, jo daudziem pirmajos stāvos ir logi, kuriem priekšā uztaisīs dekoratīvās režģi, lai kāds no āra neielien iekšā nelūgts viesis. Un tāpēc šitā robota augstums ir svarīgs. Vai viņš staigā vai viņš ieies starp stiklu un to režģi. Tā, no virspuses viņš izstās tāds. Apakšā viņam ir divas, kā viņi saucās to materiālu, fibra lupatiņas, vai kā viņas tur, nu labi. Tā, viņas ir noņemamas nost. Tā, viņas nāk arī komplektā. Līdz ir 8 gabalos, ja nemaldos. Tā, komplektā viņam nāk pults, baterijas ir jāpiepērk. Baterijas ir 2 gabalas 3A tipa. Tad viņam rezervē nāk vēl 2 plasmasas ritenīši. Tādi, kas ir šiti apakšā. Kāpēc viņam rezervē? Tas ir tāpēc, lai, kad jūs mazgājat logu ar, teiksim, sausām lupatiņām, tīrat pirmo kārtu, tad uz šitām jau varat uzvilkt virsū otras lupatiņas, un tā kā pēc pirmo tīrīšanu, tā uzreiz noņem šitās lupatiņas nost ar visu rāmīti un uzliek otras. Tas iekonomē laiku. Tā, tad vēl komplektā nāk tāda pudelīte, kurā ieliet mazgājamo šķīdumu. Viņu liek, cik es izlasu instrukcijā, der parastais logu tīrīšanas šķīdums, tikai viņš jāatjauc ar ūdeni proporcijās 1:10. Tā kā tīri šķīdumu neizmanto. Citur es pat esmu internetā redzējis, ka izmanto tikai ūdeni, bet es domāju, ūdeni tīrīt tas nebūtu sevišķi labi. Kas vēl te no apakšas ir? Te viņam ir diodītes, kuras signalizē par robota stāvokli. Vai viņam akumulators ir uzlādēts, vai mašīna strādā normālā režīmā, attiecīgi viņa maina krāsas. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja robots atrodas ārpusē, tad no iekšpuses var redzēt tās diodītes, kas ar savu mirksināšanu dos ziņu. Vai robots normāli strādā, vai kaut kas ir noticis, un var pieņemt mērus. Tā būtu apakša, tātad te viņš vienkārši, nu tad nevar redzēt,
vienkārši uzspriežas virsū, tā kā klipsīši mazi. Šitas viegli ņemās nost. Ar vienu roku to grūti izdarīt. Tā, šita viņam ir sprausla. Pa šito padādās mazgāšanas šķīdums, mazgāšanas laikā. Vai ir divi varianti, vai viņš padodās automātiski, var ielikt iekšā ar pulti, vai pats var izpricēt tā, kā grib ar pulti arī. Kas te mums virspusē? Šajā loziņā, kad ieslēdz, parādās pirmais indikators, tas ir baterijas stāvoklis, viņam iekšā ir akumulatoriņš, bet tas akumulatoriņš nav domāts priekš darba, bet domāts gadījumā, ja pazūd elektrība, tad viņš jau to mašīnu līdz 20 minūtēm var turēt pie stikla. Viņa nenokritīs nost. Tā kā ir pietiekošs laiks elektrības pazūšanas gadījumā, jūs varat mierīgi to mašīnu noņemt no to stiklu. Nav jābaidās, ka viņa nokritīs. Tas ir augšā. Tāpat viņam ir indikācija, kas rāda par mašīnas darba režīmu. Teiksim, ja mašīna strādā, tad ir mirgo zilu guntiņa, ja ir avārija, mirgo sarkana. Tā, sānos te ir tā kanniņa. Nevar taisīt. Šit uzpilda to šķīdumu mazgāšanas iespricē iekšā. Kāpēc viņa nenāk vaļā? Vai. Notāpēsies. Šit ielai šķīdumu. Un tad ar to gumijas vāciņu blīvi aiztais ciet, lai nekas neizlīt ārā. Tāpēc viņš tik grūti taisies. Tā. Apakšējā daļā ir palaišanas poga. Palaišanas poga. Nospiežot vienreiz viņš ieslēdzas. Nospiežot īslaicīgi otrais, viņš sāk strādāt automātiskā režīmā. Tālāk šeit ir adaptera ligzda, barošanas ligzda. Tātad viņš strādā no 220 voltiem caur adapteri. Tas viņam nav komplektā. Tur viņam ir kaut 10 metru vats. Pats lādētājs adapteris tīkla. Kas viņam ir? 24 volti. Ja nemaldos 2 ampēri bija. Tā, vats ir pietiekoši garš, lai viņi varētu mazgāt logu no otras puses. Nu, blakus jau jābūt rozetei vai pagarinātājiem. Tāpat šeit apakšā ir jau piesieta drosības šņūri. Tas ir vajadzīgs, ja jūs mazgājat logu ārpusē, tad otrā galā ir tāda karabīne un arī 10 metri garš šņūri. Tad ar šo karabīnu var aizaitiet robotais kāda radiatoru vai kāda smagāka priekšmeta. Gadījumā, ja viņš krīt, ja jūs dzīvojat otrā vai kādā trešā stāvā un augstāk, tad tas robots nenokritīs zemē, bet paliks karājoties šajā drošības šņurē. Tādā ziņā nav jābaidās, ka mašīna pazudīs, nokritīs kādam uz galvas, kas saka. Nu, protams, ir instrukcija. Aprakstīt šādas tādas lietas angļu valodā. Apmēram ir skaidrs. Tā, kas te vēl tāds interesantākais varbūt ir pults. Tā, pultī. Sāksim podziņas. Tā, vidējā poga starts pauze. Augšējā poga ir sūta mašīnu uz augšu, uz loga augšu tīrīšanu. Tad šīs divas pogas ir sāk tīrīšana no labās puses uz kreiso pusi vai otrādi. Un šitas atkal no kreisās puses uz labo pusi vai otrādi. Nu, to izpētīs. Šeit zemāk ir automātiskā spricēšana, ūdens padeva, mazgājumā šķīduma. Te ir rokas padeva. Teiksim, jūs redzat, ka tajā vietā loks ir kaut kur mazdrusi netīrāks. Jūs ar pulti padodat impulsu. Un robots izpricē papildus ūdeni. Automātiskās režīma gadījumā jūs viņu nospiedat, viņš pats pēc vajadzības kaut kāda algoritma spricē ūdeni. Tad vēl kas ir pultī plus. Tā kā robots beidz darbu, viņš padod signālu un apstājas. Bet var gadīties tā, ja tas loks jums nav verams vaļā,
tas robots nostājas diezgan tālu no malas. Un ar roku viņu grūti aizsniegt, lai izslēgtu un noņemtu, jo viņš paliek pielips pie stikla. Tāpēc tiek izmantot šitās pogas, pa labi pa kreisi uz augšu uz leju, ar kura palīdzību to robotu dabū vajadzīgā vietā. Teiksim, ja viņš apstājies tajā stūrī, tad ar šito pogu viņu var atsūtīt uz šito. Te jāņem vērā, kad ja tas robots ir ārpusē, tad tās komandas pa labi pa kreisi būs pretējās, jo jūs skatāties uz to robotu no otras puses. Tādā veidā ar pults palīdzību viņu var dabūt uz vajadzīgo punktu. Un tāpat ar šo pogu viņu var uzsūtīt augšā un viņš sāk mazgāšanu no augšas. Jebkurā gadījumā mazgāšanas procesā jāskatās sākumā, lai viņš uziet līdz pašai loga augšai un no turien sāk mazgāt. Ja gadījumā viņš kaut kādu iemeslu dēļ līdz pašai augšai neuziet, tad ar šito pogu viņu var uziet uz pašu augšu. Un tad viņš sāks mazgāt no augšas. Un kā pēc mazgāšanas process notiks, to es mēģināšu parādīt. Un kas tur plus mīnus? Tāpat to robotu var izmantot iekštelpās, mazgāt sienas flīzes, duškabīnes stiklus, galda virsmas un tādas lietas. Nu, citi saka, ka tās apaļās birstītes mazgāšanas laikā tā kā parasti dara tā, kad no sākuma pāriet logi, ceļš viņš uz ziemu nostāvēs, nav mazgāts ar sausu fibru atcerējos. Un tā kā pēc tam viņi noņem šitos te nost un uzliek otru lupatiņu, kurai uzpricē no šitās pudelītes mazgājamo šķīdumu pa riņķi vienai un otrai. Nu, plus vēl ielai iekšā šite. Un tā viņš sāk mazgāt uz slapjo. Kas tur vēl bija? Par mazgāšanu. Par cik viņam apaļas malas, tā viņš logam pašus stūrīšus neizmazgās. Te paliks tāda netīra vietiņa, pleķītis. Nu, bet pat ja tāda mazgā visādām lupatām, visādām birstēm, arī ne jau visas vietas mēs varam izmazgāt. Toties visas šitās sānu vietas, viņš izņem ļoti tīri līdz ar pašu maliņu. Kas te vēl? Saka, ka kvadrāta veida robots ir tādi, kas ir kvadrāti, it kā stūris izmazgā, bet tā nav taisnība, jo kvadrātiem stūros ir malu sensori. Tātad arī kvadrāta stūrīši viņam ir, nav ar lupatu nosekti. Tātad viņš pašu stūrīšus arī neizmazgās, bet vienīgais tas, ka paliks mazāks tas pleķītis. Šitam aparātam tas nemazgātais laukums viņš būs nedaudz lielāks, bet tur tā starpība 5 mm, es domāju, lomu nespēlē. Kas vēl aparāts man izmaksāja 50 eiro, paveicās. Ir arī tādi pa 100 eiro, bet, nu, cits teiks, ka blēņas, bet es saku, par cik plasmas slogi nevarās vaļā, diezgan liela telpa, platība, un mocīties un riskēt novelties no otrā stāva, nu, negribās. Tā šito te uzliek, viņš logu vienā piegājienā, vienu šito stiklu, ja es nemaldos, kaut kur 5 minūtēs, pat mazāk iziet. Un tad uzliek mitru lupatu, vēl viens 5 minūtes, un lieta darīt, un nav ne par ko jāuztraucās. Un, ja gadījumā tas loks ir vairāk vai maz vairāk nosmērējies, tad vēl var nomainīt tā kā lupatiņas, atkal šķidrums, ja viņam ir ieliec, palaist vēl 3. reizi. Tātad robots strādā, vai jūs mierīgi novērojat, lai viņš dara savu darbu. Tā, uz doto brīdi viss. Pēc tam, kad es pamēģināšu pieslēgt, paskatīsimies, kā viņš braukā. Tā, turpinam video. Tātad pamēģināsim, paskatīsimies, kā viņš darbojas pa logu uzvedās. Man te gaisa parādās, bet ceru, ka būs redzams. Tātad pirmais, kas ir noteikti jāizdara, ja es tagad tīrīšu iekšpusē, tāpēc es pagaidām šo šņori neizmantošu. Bet, ja jūs liekat robotu ārpusē, noteikti vajag aizķerksēt aiz kāda smagāka priekšmeta vai radiatoru trubām, vai kas tur ir tūmā, lai tas robots neizkrīt ārā
lejā uz ielas. Un tas šņuras garums apmēram jārēķina tā, lai viņš krītot lejā, neiekrīt apakšējā stāvu logā, šūpojoties. Bet kurā gadījumā tas šņuras garums jāizvēlas tā, lai tas robots varētu brīvi pārvietoties no viena loga stūra līdz augšējiem stūrim. Lai neiznāk tā, ka viņš aiz šitā šņura viņa nobremzēs un viņš spēcīgi raujoties uz priekšu var attiekt nos, bet viņam pašs pieķeršanās spēks ir ļoti liels. Tā kā, bet jebkurā gadījumā tas jāievēro. Tātad barošanas bloka otrs gals ir tāds stekerīts, pie tā viņš ir skrūvējums, tātad spraužam iekšā. Tā, un viņu pieskrūvē ar uzgrieznīti. Tas ir ļoti svarīgi, lai pārvietošanas laikā viņš nenoveltos, neatviet kontakts un nebeigtos mazgāšanās. Tā, pievelkam. Sevišķi stingri nevajag, lai tas vats brīvi kustās. Šitā ten. Tā, tagad mēs iespraudām vadu. Un parādījās jau indikācija. Tad nevar redzēt, degtās gaismas. Rekur. Parādījās indikācija zaļa lampiņa. Tas nozīmē, ka akumulators iekšējais ir uzlādējies. Es viņu uzlādēju pirms tam. Pirms tam tā gaismiņa man bija rozā krāsā. Tas nozīmē, ka pie pirmās lietošanas, vai arī, ja viņš nostāvēs gadu vai pusgadu kaut kur plauktā, no sākuma vajadzētu uzlādēt akumulatoriņu. Tas ir domāts tam, lai tas aparāts nenoveļās no loga, ja pēkšņi pazudīs spriedums. Tātad tik tā mums viss strādā. Tagad, lai viņu palaistu, mums jāpiespiež šitā poga un jāpatur maz drusciņi. Tagad būs liels troksnis, bet, mēģināsim kaut kā tik galā. Tā, viņš sāk rūst. Un sāk mirgot zilā gaismiņa. Tas norāda, ka aparāts normālā režīmā. Pieliekam pie loga. Un viņš piesūtas. Dabūt praktiski nav iespējams. Un tagad īslaicīgi nospiežot pogu, viņš sāk mazgāt. Tagad viņš rāpsies augšā uz loga augšu. Man tā šņurīt ir līdz, ko es nepiesēju, bet, tāds viņš aiziet uz augšai un meklē stūri. Tādā veidā viņš iet no vienas malas uz otru. Un tev redzēt, ka viņa blīvi ieiet pie sāniem. Pultī man nav baterijas, bet es viņu varētu patiet arī uz augšu vairāk vai uz leju vai tā un izpricēt ūdeni. Pagaidām es viņu palaidu sausā mazgāšanas režīmā, bez pricēšanas. Te viņš ir gabaliņu nogājis. Un tā viņš lēnām brauc no malas uz malu. Par cik viņam ir divi tie riteņi lieli, izskatās, ka viņš viens ritenis mazgā, pēc tam iet mazgā otrs ritenis, tā kā viņš viens otru nosens. Tā kā viņam nav jābaidās, ka tur paliks kaut kāda strīpa uz logas, ko tie ritenīši neaizskars. Viņš jau nomazgājis vairāk kā pusi logu. Tā kā redzams, process ir tīri gaiti. Viņš te kaut kur pārkārtojas, mazrus un zemāk nobrauc. Bet tur jau viņš ir bijis ar apakšējo ritenīti, tā kā viss process notiek.
To redzēt, cik viņš blīvi pieiet pie loga malas. Un viņš apstājās. Lai viņu izslēgtu, pietiek mazliet pieturēt ieslēgšanas pogu, un viņš attiet. Un tev redzēt lupatiņu. Nu, par cik man loks ir tīrs, tā ka sevišķi netīram te nav. Un pagāja kādas 3 minūtes, man liekas, un diezgan liels lodziņš notīrījās. Un tagad var likt slapjo lupatu un tīrīt tas slapjo lupatu. Iekšpusē citreiz par cik mazāk telpa netīra, tad izmanto uzreiz slapjo mazgāsienu. Nu, ar to arī beigsim. Tam, kam bija interesanti, var padomāt internetā. Visādi piedāvājumi, lētāki, dārgāki, bet, nu, savu veidu palīgs mājas darbos tas man būs. Ar to arī šoreiz būtu viss.